no visiem maniem zīmējumiem, ko es sazīmēju, atstāja vienu. Visu pārējo viņa paņēma, saplēsa un izmeta. Draugs vēl nav vīrs. Vēl nav vīrs. Īstenībā man ir tāds sentiments, pēc tiem gadiem es biju forša, es biju stilīga. Interesanti, ka tu uzdevi šo jautājumu. Lakstī galvu. Mani sauc Alīna Grinpauka. Mana ikdiena ir ļoti dažāda, katru dienu atšķirās. Tāpēc, ka es daru daudzas lietas. Man ir bērns piedzimis, te pašā laikā es cenšos arī pastrādāt, pagleznot un nodarbojos ar smaržām. Tā kā arī kaut ko uzjaukt. Īstenībā man ir tāds sentiments, pēc tiem gadiem es biju forša, es biju stilīga, man ļoti patika, kā es izskatījos. Man bija gari blondi mati, kas man vairs nav. Bet jā, es pat bišķiņu skumstu, biju forša meita. Pēc izglītības es esmu dizainere, pabeidzu Mākslas akadēmiju, funkcionāls dizains, tad objektu dizains. Studēju arī vides dizainu, un tagad savos apzinīgos gados es studēju parfumēriju. Īstenībā es neesmu analizējusi, vienkārši man ļoti aizrāva moda kā tāda, bet es nemācēju šūt un negribēju mācīties šūt īstenībā, man vienkārši tas nepatīk. Bet man patīk viss, kas ar to ir saistīts, viss tas vizuālais tēls, un man patīk zīmēt. Es vienkārši apvienoju divas lietas vienā, kas sanāca modas ilustrācija. Bieži īstenībā ir viens stāsts, kas mani salauza kā perfekcionistu vai kā cilvēku. Īstenībā tāds lūzuma punkts bija studējot Mārītas Klušas studijā, kuras atnāca un mēs zīmējam dzīvo modeli. Un tā bija mana pirmā reize, arī pirmā pieredze, un pēc tās, mēs pēc tam izliekam visus darbus, visi skatījāmies, analizējām un izvērtējām. Un tad viņa no visiem maniem zīmējumiem, ko es sazīmēju, atstāja vienu. Visu pārējo viņa paņēma, saplēsa un izmeta. Un teica, šis nekam neder, un šis ir viens zīmējums, ar ko mēs varam strādāt tālāk. Bet tas bija ļoti tā. Un kopš tā laika man nav žēl saplēst uz zīmējumus vairs. Es jūtos ļoti pagodināta, bet ikdienā es to tā nejūtu. Vienkārši daudz strādāju un, protams, sasniegumi vienmēr patīkami. Īstenībā līdz šim tie ir bijuši komerciālie projekti priekš komerc projekti, kur es laikam neatklāšu to ciparu. Tūkstošos izmērams. Jā. Man ir daudzas mapes, kaut kādi mazāk nozīmīgi darbi man glabājas ruļļos. Lielformāta darbi, kas ir 1,50 x 2 man glabājas vienkārši uz apakšrāmjiem salikti kopā darbnīcā. Stils. Noteikti. Mans hobijs līdz šim ir bijis parfumērija, bet tad jebkurš mans hobijs kaut kā pārveidojas par manu darbu. Līdz ar to man nav hobiju, man ir darbi, kas man ļoti patīk, kas hobijs darbs, principā es nestrādāju. Rudens, tāpēc, ka man ir dzimšanas diena un tāpēc, ka man patīk smarža, kad viss ir tāds nobriedis un lēnām tā kā aiziet mierā, teiksim tā. Gandrīz jebkas, kad man ir tas noskaņojums, kad es esmu gatava uz to, kad es ļaujos, tad principā jebkās sunītis, bērniņš, veci cilvēki sadavušies rokās, kas iet pa ielu no klauniem. Man patīk peonies, man patīk ziedi, kas smaržo svaigi un nevainīgi. Es nodarbojos ar pilotēm. Vislabākais sporta veids priekš manis. Es to sapratu, izmēģinot daudzus citus sporta veidos. Man patīk nesasvīst, man patīk, kad es varu atbrīvoties un nomierināties šī procesa laikā. Un man patīk arī rezultāts, jo tiešām var uzaudzēt muskultūru. Totāli, absolūti. Es vēl neesmu atgriezusies kaut kādā normālā dzīves ritmā, teiksim tā. Šobrīd mana dzīve ir mans bērns, tā pa lielam. Jo nav aukles, es visu laiku esmu ar viņu. Esmu vienīgā gandrīz, kas ar viņu pavada laiku. Jā. Es domāju, ka tas mainīsies, bet šobrīd bērns ir mana pasaule. Bija ļoti sarežģīti, jo kaut kā mēs bijām
vairāk gatavi tā kā meitas piedzimšanai vārda ziņā, jo meitas vārdu variantu mums bija daudz vairāk. Bet tad mēs uzzinājām, ka mums būs dēls, un tad mēs sākam veidot no nulles sarakstiņa. Un beigās mums bija tiešām ļoti tāds iespaidīgs saraksts ar visu kaut ko. Vienoties bija ļoti grūti, iegodīgi. Un dēlam vārds ir Lars Īve Andersons. Tāds skandināvisks, mēs meklējam kaut kādu vārdu, kurš labi izklausītos kopā ar uzvārdu, lai nav atrauti, bet te pašā laikā ir skaisti. Mēs iepazināmies īstenībā, kad man bija 15 kopmītnēs. Es pārvācos uz Rīgu studēt dizainu un 30. augustā kopmītni Gaitanī, viņš palūdza man katliņu. Bija arī mana māte klāta, tā kā viņa zina viņu no pirmās dienas. Viņa palīdzēja man ievākties, tā kā jā. Lakstigala. Mani vecmāmiņa tā sauc. Jā, viņa aizgājusi šogad un īstenībā ir interesanti, ka tu uzdevi šo jautājumu. Lakstigala. Es iešu barot bērnu. Jo laiks.